ceļa somā vienmēr 3 lietas. Inventārs, kas rosinātu uz fiziskām aktivitātēm. Vielis, lai noslaucītu sviedrus. Kompas, pareizai ceļa izvēlei. Un ceļa somu nēst mūžā noskaņojumā ar uzticamu ceļa biedru. Jūs man uzdevat jautājumus, uz kuriem es nevaru atbildēt, jo tas ir tā kā mammai. Ja nav kādas lietas bērns arī nedarīšu, viņš vienmēr ir labs. Tā ir, vai ne? Un ir bijušas reizes, kad es uz viņiem esmu ļoti bijusi nikna. Un ir bijušas reizes, kad viņi man ir izraisījuši neviltot sajūsmu un gandarījumu par to, ka viņi ir mani bērni. Es viņiem novēlu izvirzīt lielus mērķus un darīt visu, lai viņus sasniegtu. Jo tas brīdis, kad tu kaut ko sasniedz, tas ir ļoti labs. Sveiciens 12. īpaši 12. jāklasē. Šodien mums ir liela diena, tāpēc novēlu, lai viss, ko jūs esat iecerējuši, piepildītos. Kā jau šodien patīkamā pēdējās stundas atmosfērā mēs šeit kopīgi vienojāmies, ka šis laiks, kad mēs bijām kopā, ir bijis ļoti jauks un brīnišķīgs. Un es ceru, ka jūs esat apskatījušies to lapu, kur es jums izdalīju, un to koku un to cilvēciņu izvēlējušies, kur jūs šobrīd atrodaties. Tāpēc novēlu jums, lai šādi koki, kuros kāpt un virsotnes, kuras sasniegt, jums nepiedod. Un lai jums Es domāju, ka mums 12. Nu labi, saskatīšos e-klasē. Tad mēģināšu kaut ko sakarīgi pateikt par 12. Diezgan interesanti jaunieši. Radoši jaunieši, sportiski jaunieši. Protams, es viņiem novēlēšu, lai viņi iestājas pareizajās augstskolās. Jā, es tagad nebija. Un meitenēm sameklēt dzīvē bagātus vīrus, bet puišiem neapstāties pie sasniegtā, bet virzīties uz priekšu. Jūs to filmējat, jo? Jā. 12. klasē mums novēlu veiksmi eksāmenos, dzīvē.